Dievs tevi atdalīja no daudziem cilvēkiem, jo tev ir tīra sirds. Tīra sirds, tīra gaisma, ko nes, kas vienmēr tevi izolēs. Nebūs draugi, netiksies ar ģimenes locekļiem, daudzi tevi nesapratīs, daudzus tevi apvainosies, pat tad, kad neko neesi izdarījusi. Tu pat neesi teikusi vārdu, jūtas aizvainoti un iebiedēti, jo tava gaisma izgaismo viņu tumsu. Kad tu esi smagi svaidīta un esi izredzētā, tu vienmēr liec cilvēkiem kaut kā justies, kas izraisa būt vietā, kur esi pati ar sevi. Viņi jūtas tevis iebiedēti, jo tu esi tik tīra. Viņi domā, ko tu iedomājies, kas tu esi. Tu domā, ka esi labāka? Tu esi tik perfekta, nekad nedari nepareizi. Tava sirds nav piesārņota. Tev nav ļauni nodomi. Cilvēki sevi ar tevi salīdzina vairāk kā zini. Tu izej ar cilvēkiem satikties, un tie pēkšņi izturas jocīgi pret tevi, rupji pret tevi, jo sāka sevi ar tevi salīdzināt. Tava sirds ir pārāk tīra priekš viņiem. Viņi redz tavu sirdi. Tie jūtas nērti, jo zina dziļi sirdī, ka viņiem ir slikti nodomi pret cilvēkiem, un viņi nav bijuši blakus tik tīram cilvēkam kā tu. Dievs sargās tos, kam tīra sirds. Tu nevari būt visiem blakus. Dievs izrauj tevi no pūļa, jo nav droši starp cilvēkiem. Tev jābūt ar tev līdzīgiem, kas tevi saprot, kas nav greizsirdīgi, nav iebiedēti. Viņi redz, kas tu esi, un tevi novērtē. Tu neizdzīvosi vilku barā, tāpēc esi ar Dievu. Cilvēki sāpina tos, kam tīras sirdis. Labāk būt izolētai, kad Dievs tevi sargā. Viņiem ir slikti motīvi, tāpēc, ka tev ir tīra sirds, tu nevari sacensties, izprast ļaunās lietas, ko cilvēki dara. Tu tā nedari, tavs prāts neiet tik tālu, tavas rokas nedara ļaunu, bet lieliskas lietas. Kad tu uzliec rokas vai runā ar cilvēkiem, tu liec tiem zelta. Tas ir retums. Pasaulē ir liels ļaunums. Tev vienmēr būs apkārt mazs cilvēku loks. Tu piedzīvosi, ka cilvēki ar ļauniem motīviem provicēs tevi uz dusmām, jo sagaidi, ka tu arī būsi netīra. Viņi domā, ka tu nevari būt tik laba, jauka, tīra, bet tu esi. Tas nenozīmē, ka nevari būt dusmīga un sevi aizstāvēt. Tu neizmanto zemo vibrāciju, viņi tevi spiež, lai dabūtu negatīvu atbildi, jo nevar būt, ka esi tik laba. Vienmēr, kur tu esi, cenšas tevi izaicināt, bet viņiem būs darīšana ar Dievu. Dievs par tevi cīnīsies.